vai ir atļauts šķirties no savas sievas katra iemesla dēļ, vai tomēr Dievs ir pret šķiršanos? Sveiks, tu klausies Espresso dziļāk, un šodien mēs iesim nedaudz dziļāk Mateja 5. nodaļā no 31. līdz 32. pantam. Pāris nedēļas jau to darām, kad mēs ejam cauri Jēzus prediķim, un mēs arī to turpināsim darīt, līdz mēs pabeigsim. Ir svarīgi, ka pirms šīs dienas tematikas, ko mēs runāsim, kad mēs noliekam šo te fundamentu, pamatu tajā ziņā, kad mēs, kas sakojam Jēzum, kas gribam dzīvot dievbijīgas dzīves, ka mēs, varbūt, ja tu ej cauri šim te šķiršanās jautājumam un visam pārējiem, vai varbūt tu nezini, kāda ir Dieva griba šī visā, ir svarīgi, ka mēs reāli paskatāmies uz to situāciju, kur mēs esam, un tam, ka mēs šodien nedaudz tikai pieskarsimies, jo patiesībā tas ir ļoti liels temats, ka mēs savās emocijās vai tām lietām, ka mēs ejam cauri, un es saprotu, ka cilvēki var iet tiešām trakām lietām cauri, ka mēs nepagriežam Dieva vārdu, lai pielāgot mūsu situācijai, bet ka mēs skatāmies, kā es ar to situāciju, kurā es esmu patreiz, kā es varu vislabāk pagodināt Dievu. Un tad es domāju, ka mēs arī laiksim iekšā, un tad redzēsim, kas ir teikts Mateja 5. nodaļā no 31. līdz 32. pantam. Tur ir teikts tā: ir arī sacīts, Jēzus saka, kas no savas sievas šķiras, tas, lai tai dod šķiršanās rakstu. Bet es jums saku, ik viens, kas no savas sievas šķiras, izņemot netiklības gadījumu, tas viņu spiež laulību pārkāpt, un ja kas atšķirtu precē, tas pārkāp laulību. Pirmā lieta, kas ir ļoti, ļoti interesanta, es gribētu norādīt to, ka, ja tu klausies pagājušās nedēļas video, mēs runājam par iekāri, kas ir atrodams, manuprāt, no 27. līdz 30. pantam. Bet nākošajā nedēļā mēs runāsim par solījumiem. Tad tu redzi, kad ir iekāri, ir laulība un ir solījumi. Kā tas viss ir tādā interesantā rindā, ja es par to runāju. Bet vēl viena interesanta lieta, ko mēs pamanām, pirms mēs lecam iekšā dziļāk, lai mēs saprastu šīs rakstvietas, ir tas, ka Jēzus pirms tam, kad viņš teica par dusmām, kad mēs runājām, vai par iekāri, vai par citām lietām, ja, kad mēs tās lietas varam atrast 2. vai 5. mūzes grāmatā, kad tiek uzskaitīti šie baušļi 10. Bet tas, ko mēs lasām tagad, ir arī sacīts, kas no savas sievas šķiras, tas, lai dod šķiršanās rakstu, neko tādu mēs bauslībā neredzam. Tāpēc mums ir jautājums, no kurienes tas nāk? Ir sacīts, tad tas ir kaut kas tāds, ko viņi tā laikā runāja. Tāpēc mēs paskatīsimies, lai mēs saprastu pamatu, kāpēc Jēzus vispār kaut ko tādu saka. Un šo te pamatu mēs varam atrast 5. mūzes 24. nodaļā, un 1. pantā ir teikts tā: ja kāds ņem sievu un kļūst tai par vīru, bet tad notiktu, ka tā neatrod vairs labvēlību viņa acīs, tādēļ, ka tas atradis viņā kādu kauna lietu, tad, lai viņš raksta tai šķiršanās rakstu un iedod to viņai rokā un izrāda viņu no sava nama. Tātad Torā, kas ir 5 mūsu grāmatas, mēs 5. mūsu grāmatā redzam, kur ir dota šī te rakstu vieta, pēc kuras tā laika ebreji dzīvoja. Un kāpēc mums ir tik svarīgi saprast šo te kā pamatu, jo Jēzus laikā patiesībā šī te rakstu vieta tika izmantota kā ļoti liela debata patiesībā. Kādā ziņā? Mūsdienās kristietībā mēs zinām, ka mūsu denominācijās, piemēram, mums ir luterāņi, baptisti, vasaras svētki, katoļi, pareizticīgie un vēl daudz citi. Mūsu starpā, ja tā drīkst teikt, mūsu starpā ir citreiz diskusijas par primārajām lietām, pieņemsim, vai Jēzus ir Dievs, vai viņš ir radīta būtne, par sekundārajām lietām, vai es varu būt glābts, ja es nerunāju mēlēs, vai man obligāti ir jārunā mēlēs, lai es būtu glābts, un citas lietas, par kurām cilvēki interpretē nedaudz savādāk rakstu vietas, kā viņi skatās, cits rakstīts pats ir augstāk un vispārējais. Un tāpēc mums ir svarīgi saprast tas, ka arī Jēzus laikā bija debate par rakstvietām kā šī, un arī pie Jēzus nāca, mēs vēlāk lasīsim, un prasīja viņam, uzdev šo te jautājumu, ko es teicu sākumā, vai ir atļaus no sievas šķirties katrā gadījumā, dēļ katra iemesla. Tātad, un tu varbūt prasīs, bet kā tad tu vari zināt, ko tajā laikā runāja? Ļoti labs jautājums. Atbilde ir tā, ka mums ir mišna. Uz ekrāna patreiz tu redzēsi bildi no Google, var ierakstīt mišnu, ja tu vēlies, bet tātad, kas ir mišna? Mišna ir jūdu orālās tradīciju un likuma interpretāciju sakopojums,
sakopojums, tad ļoti daudz papīri, kas no vecās derības, no Mūzes laika, visi pieraksti, viss ir nodots paudžu paudzē. Visi šie te pieraksti, orālās tradīcijas, likuma interpretācijas, visa tora, viss ir sakopots vienā grāmatā, gigantiskā vai vairākās grāmatās, vidēji 170 līdz 200 gadus pēc Jēzus. Tātad, un to sauc par mišnu, ebreju valodā. Un ko tad mišna satur? Diskusijas par jūdu likumiem, rabīnu tradīcijas, debates starp dažādām jūdu skolām, tātad debates, ko es tikko teicu, un Toras interpretācijas. Tas ir tas, ko es minēju, kas arī mūsu starpā ir arī šodien. Un šī te mišna ir sadalīta 6 galvenajās daļās, kas aptver tādas tēmas kā laulība un šķiršanās, kā mēs pieskarsimies arī nedaudz šodien, svētki, lauksaimniecība, pielūgsme, civili likumi un šķīstības likumi. Super! Tātad linku ielikšu aprakstā par to mišnu, kurai mēs iesim cauri šodien. Tā saucas Mišna Gitin 9. Ja tu atver šo te linku, viņa oriģināli būs angļu valodā, tur ir oriģināli tā kā ebreju valoda, un apakšā ir angļu valodā iztulkots, kas ir šīs te interpretācijas par šo te rakstu vietu. Un, ja teiksim, angļu valoda no tavu stiprā puse, ir iespējams arī izlasīt, manuprāt, bija franču, vācu, ja es nemaldos, bija arī krievu valoda, bet es neesmu pārliecināts, bet, teiksim, ja ir kāda varbūt ja ne angļu valoda, bet varbūt pārzina vācu valodu vai krievu valodu vai kaut ko, vai kādu citu valodu, kas ir iespējams šī mājaslapā, varbūt ir arī cits mājaslaps, kur ir cits valodas, es nezinu, es tikai atradu šo te mājaslapu. Un, jā, teiksim, to var pats palasīt, lai nedomātu, ka tas ir kaut kāds fufels, ko es izdomāju. Bet, tātad, Mišna Gitin 9. Kas ir Mišna Gitin 9? Šeit mēs redzam, ka Jēzus laikā bija debate starp 3 skolām, un es mēģināšu šo te stāstīt pēc iespējas vienkārši, lai mēs to saprotam, bet mums tas ir ļoti svarīgi saprast, jo tas ir pamats tam, ko Jēzus saka gan Matejā 5. nodaļā, gan arī Mateja 19. nodaļā, un arī, manuprāt, tas ir lasāms Marka, patreiz nepateikšu, kurā nodaļā, negribu samalot, tāpēc vienkārši arī Markā mēs lasām, kad Jēzus runā par laulību. Tātad, jā, uz ekrāna tu redzēsi šo te mišnu, un arī uzlikšu uz ekrāna 24. nodaļu 1. pantu, jo tas, kā šīs te skolas interpretē šo te rakstu vietu, mums ir palīdzēs, jā, saprast. To tātad pirmā skola ir Šamai skola, kas saka tā: vīrs drīkst šķirt savu sievu tikai tad, ja viņš atklāja, ka viņa ir iesaistījusies aizliegtā dzimuma attiecībā. Tas ir, viņa ir izdarījusi laulības pārkāpumu, vai arī ir aizdoms, ka tā ir. Kādā ziņā? Jo, lasot 5. Mūzes 24. nodaļu 1. pantu, ir teikts, ka, ja kāds ņem sievu un kļūst tai par vīru, bet tad notiktu, ka tā neatrod vairs labvēlību viņa acīs tādēļ, ka tas atradis viņā kādu kauna lietu. Kas ir šī te kauna lieta? Šī te kauna lieta, jeb ebrejiski devara erva, interesants vārds, ir tas, kad viņa ir bijusi dzimuma attiecībās ar kādu citu vīrieti. Kas arī, teiksim, tas mums nav nekas jauns, mēs, teiksim, saprotam, kad ir tā, kad cilvēki var būt precējušies un viņi pārkāp laulību tajā ziņā, ka viņi ir dzimuma attiecībās ar kādu citu. Un arī vēl viena lieta, ko es vēlos ātri pielikt klāt, teiksim, lai nostiprinātu, kur mēs to redzam varbūt arī jaunajā derībā, ir tas, ka mēs lasot evaņģēliju sākumus, mēs redzam to, ka Jāzeps, būdams taisns vīrs, vēlējās atstāt Mariju dēļ tā, ka viņš domāja, ka viņa ir pārkāpus laulību, un viņa nav bijusi uzticama dēļ tā, ka viņa bija grūta. Bet Dievs sūtīja eņģeli un apstiprināja, ka nē, Marija nav tā darījusi, viņa ir bijusi uzticama sieva. Viņa ir kļuvusi svētā gara, teiksim tā, svētais gars ir nācis pār viņu, un tāpēc viņa ir grūta, jo viņa dzemdēs Dieva dēlu. Tātad šis ir pirmais uzskats, kur mēs redzam no Šamai skolas, tādā diezgan konservatīvi, ja tā drīkst pareizi teikt, par to, ka šķiršanās tikai tad, kad ir bijusi aizliegts dzimuma attiecības, kad ir pārkāpta laulība. Otrais uzskats, otrā skola, Beit Hillel saka, viņš drīkst viņu šķirt arī niecīga iemesla dēļ, piemēram, tāpēc, ka viņa viņam ēdienu pārvārījusi vai pārsālījusi. Kādā ziņā? Tāpēc, ka, lasot atkal 5. Mūzes 24. nodaļu, ir teikts, ka tā neatrod vairs labvēlību viņa acīs tādēļ, ka tas atradis viņā kādu kauna lietu. Tad kādu kauna lietu? Tajā ziņā, ka viņa nav bijusi pilnīga sieva savam vīram. Viņa ir
pārsālījusi ēdienu, pārvārījusi, pārcepusi pankūks, viņa nav sakārtojusi māju, nav izmazgājusi veļu. Tad ir kaut kas, kur vīrs var pateikt, nē, tu neesi bijusi pilnīgi visās savās lietās, es šķiros no tevī. Tā mācīja Beit Hilel skola. Tālāk ir trešā skola. Rabī Akiva saka, viņš drīkst viņu šķirt arī tad, ja viņš ir atradis citu sievieti, kas ir skaistāka par viņu un vēlas viņu precēt, kā ir rakstīts šajā pantā, un mēs lasām vēlreiz 24. nodaļu 1. pantu, jo tur ir teikts tā, ka tā neatrod vairs labvēlību viņa acīs. Tad lasot šo te vienu pantu, ļoti uzmanīgi, ir daudzi vārdi un ir tik daudz, kur, kā saka, skatoties, pievēršot uzmanību uz vienu lietu, vai uz otru lietu, vai trešo lietu, mums izveidojas savādākas interpretācijas. Un es neatceros, vai teicu, vai ne, bet par to, ka viņš drīkst viņu šķirt arī tad, ja viņš ir atradis citu sievieti, kas ir skaistāka par viņu kādā ziņā, tāpēc, ka tā neatrod labvēlību vairs viņa acīs, tad viņa acīm vairs nerodas priekš, jo ir kāda cita sieviete, kas ir skaistāka nekā man tagadējā sieva. Tātad tas parāda to, ka šī laikā, arī Jēzus laikā viņiem bija debate par to, ka, teiksim, kura skola tad māca vispareizāk šo te rakstu vietu, un tad, kad mēs ejam uz Mateja 19. nodaļu, kas ir pēc 5. Mēs redzam to, ka 3. pantā ir teikts tā, ka un farizeja nāca pie viņa, to kārdinādam. Tad šīs te visas skolas, kuras jūs uzskaitījāt, manuprāt, viņas visas skaitās farizeja skolas, jo bija farizeji, saduķeji, bija zeloti un bija asīns, un es nezinu, kā viņas īsti pareizi iztulkot latviski, bet tad ir savādāk šīs te skolas, un arī šajās te skolās bija savādāk dalījumi. Tāpēc arī kā mums šodien mūsdienās denominācijās. Bet tātad farizeji, 19. pantā ir teikts, nāca pie viņa, nāca pie Jēzus, to kārdinādam un sacīja viņam, vai ir atļauts šķirties no savas sievas katra iemesla dēļ? Un tagad, kad mēs zinām pamatu, kad mēs zinām šo te debati, kas bijuši šī laikā par šo te raksturvietu, par to, ka tad katra iemesla dēļ, tad jautājums, vai es drīkst šķirties tikai ja ir laulības pārkāpums, vai ja viņa, teiksim, nepareizi ir pagatavojis maltīti, vai ja ir kāda, kas ir skaistāk. Mēs saprotot to, mēs saprotam, ko viņi prasa. Jo viņi nāk pie Jēzus, kas viņš runā ar autoritāti. Cilvēki viņā klausās, cilvēku uz viņu augstu skatās, viņš dzied un viņš dara brīnums. Viņam ir, teiksim, tā cilvēku sirdis. Redzēsim, ko tad viņš teiks. Tāpēc ir teikts, viņa nāca un kārdinādam. Viņa prasīja. Vai ir atļauts šķirties no savas sievas katra iemesla dēļ, bet viņš atbildēja un sacīja. Vai neesat lasījuši, ka radītājs iesākumā tos radījis kā vīru un sievu? Un sacīja, tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas, un šie divi būs viena miesa. Tātad viņi vairs nav divi, bet viena miesa, ko nu Dievs savienojis, cilvēkiem nebūs šķirt. Un šeit ir pirmā lieta, kur es gribētu bišķīt iepauzēt, 6. pantā, kad to, ko nu Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirt, tajā ziņā, kad ir arī mūsdienās mēs zinām draudzes, kur pat ja cilvēki, lai gan viņi precējušies, bet viņi vairs nedzīvo kopā, jo viņi ir, teiksim tā, viņi ir šķīrušies, bet nav šķīrušies. Viņi nav šķīrušies tajā ziņā, ka viņi nav šķīrušies legāli, bet viņi ir šķīrušies tajā ziņā, ka viņi vairs nedzīvo kopā, un viņi dzīvo atsevišķas dzīves, bet viņi dzīvo Dievam, viņi dzīvo vieni, bet viņi vienkārši nešķirās, tāpēc, ka to, ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. Un es saprotu, viss kārtībā. Tas ir diezgan cienījami, godīgi sakot, kad viņi nemeklē jaunus cilvēkus, viņi dzīvo svētas dzīves, turpina dzīvot, ja viņi nevar sadzīvot, teiksim tā, es ceru, ka jūs sapratāt man domu. Un tad tālāk 7. pantā ir teikts, tie saka viņam, kā tad Mūzus ir pavēlējis dot šķiršanās rakstu un šķirties? Un, godīgi sakot, arī mums mūsdienās, kad mēs lasām Bībeli, kad mēs lasām jauno darību, ja teiksim, kad Dievs runā ļoti augstu par laulību, un, teiksim, mēs lasām Efeziešos un patreiz izskatu no galvas, kur vēl, par laulību, 1. korintiešos, kad mēs lasām par laulību, kā mums, kā vīriem, kā sievām, teiksim, kas mums ir jādara, Dievs ļoti augstu runā par laulību, un arī mums ir rasties jautājums, tad kāpēc viņiem vecajā darībā, ja tas ir tas pats Dievs, tas pats Dievs vecajā darībā, tas pats arī jaunajā darībā, nav cits Dievs, kā tad mums var būt, ka Dievs ir devis, atļaus šķirties? Un arī varbūt, ja tu pamanīji, kad mēs lasījām 5. nodaļā, Mateja 5. nodaļā, kad ir teikts, izņemot laulības pārkāpumu netiklības gadījumā, kad var šķirties, tad ir izņēmums. Tad drīkst šķirties, nedrīkst šķirties, kā to pareizi saprast? Un tas ir ļoti labs jautājums tajā ziņā, kad tāds nav bijis Dieva prāts. Jo mēs lasām pirms tam, kad Jēzus saka, ka Dieva prāts ir, ka viņi ir viens. Un tāpēc es tiešām arī sākumā devu šo te pamatu, kad arī, kad mēs ļoti augsti skatītos, tāpatās kā Dievs skatās uz laulību, ka tas ir kaut kas svēts, šķīsts.
un Dievam pagodinoši, kad cilvēki paliek kopā un ar savām dzīvēm pagodina Dievu, kad viņi neiet šajās te galējībās, bet kad viņi tiešām strādā pie savas laulības, lai tā būtu Dievam patīkama, un arī viens otram patīkama. Ja, kad Bībele runā par to, ka es kā vīrs kalpoju savai sievai un sieva kalpo man. Teiksim, nevis es skatos, vai viņi ir savas lietas, bet kad es daru tās lietas, ko es kad lasu Bībelē, kad es saprotu, ka man ir jādara tas, kas man ir jādara, pat tad, ja tas nevienmēr ir viegli. Un es ticu, ka tu piekritīsi, ja tu esi laulībā, kad nevienmēr ir viegli dzīvot tā, kā Dievs mūs aicina dzīvot, arī laulībā. Tātad Dieva prāts nekad nav bijis, ka mēs šķirtos. Jo mēs redzam Ēdens dārzā, Dievs radīja viņus vienus. Bet ko tad Jēzus viņam atbild? Kā Jēzus atbild? Viņš saka tiem, Mūzus jums atļauj šķirties no savām sievām jūsu cietsirdības dēļ, bet no iesākuma tas tā nav bijis. Un Jēzus vēlreiz atkārto 9. pantā. Bet es jums saku, kas no savas sievas šķiras, ja ne netiklības dēļ, un prec citu, tas pārkāpj laulību, un kas atšķirtu prec, tas pārkāpj laulību. Tātad, Dieva prāts ir, ka cilvēki nekad nešķirtos. Un es saprotu Dievu, un es tiešām saprotu, kad es lasu, kad laulība ir superīga. Bet, diemžēl, mēs dzīvojam miesā, cilvēki pieļauj kļūdas, notiek vēl visādi savādākas lietas, ir daudz lietas, kas notiek. Un, diemžēl, notiek tā, ka cilvēks šķirās. Tāpēc ir, kad mēs ejam cauri šai te Mateja 5. nodaļā, mēs tagad esam tikuši pie laulības jautājumu, mēs esam sapratuši 31. pantu, un mēs parunāsim par šķiršanos, par iemesliem, kas ir kā šie izņēmumi, kāpēc mēs drīkstam šķirties, un arī vai kristietis drīkst precēties no jauna. Kas ir arī diezgan populārs jautājums, manuprāt, bijis, jo es domāju, ka daudzi varbūt pat īsti nezina, ir palaiduši varbūt garām kāds rakstietis un vispārējais, un tas nav kā pārmetums, vienkārši īsti neizprasdami, un es arī saprotu, jo es arī pavadīju ļoti daudz laika tikai, lai iziet cauri šiem 2 pantiem, un tas ir diezgan sarežģīts temats un ļoti atbildīgs temats, tāpēc es arī lūdzu, kad cilvēki tiešām, kā es teicu sākumā, nepagriež rakstus priekš sevis, lai varētu to izmantot, bet ka tiešām skatās, kā es varu pagodināt Dievu vislabāk savā dzīvē ar to situāciju, kur es esmu tagad. Tātad, 32. pants. Bet es jums saku, Jēzus saka, ik viens, kas no savas sievas šķiras un paliksim pāri šam te, tas viņu spiež laulību pārkāpt. Izņemot, un tas viņai spiež laulību pārkāpt. Tātad, pirmā lieta, kurā mēs ejam cauri, ir tas, ka tie, kas šķirās nebībeliski, jeb uz nebībeliskiem principiem, tie grēko. Un tad tu prasīs, kas tad ir šie te bībeliskie principi, dēļ kuriem kristietis var šķirties. Un pirms mēs turpinām tālāk ar to visu, mēs iziesim cauri 2, ko mēs redzam Bībelē, un 3, kas nāk no daudzu teologu puses, un arī, es godīgi sakot, piekrītu viņiem, un es saprotu, kāpēc. Bet tātad pirmā lieta, kāpēc kristietis var šķirties. Kas ir pirmais izņēmums? Netiklības gadījumā. Šis te vārds netiklība, kas tiek lietots no grieķu valodas, kas tiek pārtulkots, nāk no vārda porneo, sevī, tas ir kā šis te vārds porneo iekļauj kā tāds lietussargs, kad tas nozīmē, ka jebkas, kas ir seksuāls ārpus vīra un sievas. Tad šīs te attiecības, kas, ko mēs redzam, kas pagodina Dievu, ir tikai starp vīru un sievu, un jebkas, kas iziet ārpus tā, skaitās kā netiklības gadījums. Un tādā ziņā mēs vairāk saprotam, kad var būt fiziskas lietas, var būt, teiksim, kad vīrietis vai sieviete, teiksim, iekāro kaut ko vairāk un it kā nožēlo, un pēc tam atkal atkrīt, un pēc tam turpina, un tad pat varbūt neatgriežas no tā, teiksim. Ir daudz lietas, kurām to var pielīdzināt. Un ir citi, kas jau uzreiz saka, tu negūsti, pieņemsim, vīrs negūst apmierinājumu no sievas vai otrādāk, un pagriežas pie citiem veidiem, kā to izdarīt, un tad uzreiz saka, ok, tad mēs šķiramies, jo tu izdari to. Tāpēc ir ļoti svarīgi, es vēlreiz saku, kad cilvēks skatās uz laulību, ka tā ir svēta Dieva acīs, un ka
šķiršanās var kā tikai pēdējais salmiņš, ka tad, ja ir šis te netiklības gadījums laulībā, bet ir strādāts, ir runāts ar cilvēkiem, esam bijuši pie palīdzības, pieņemsim, ir cilvēki, kas strādā, teiksim, laulību konsultanti un mācītājs un citi cilvēki, kas ir pieredzējuši laulībā, un teiksim, ka palīdzība tiek meklēta, tiek strādāts, bet tāpat viens izdara izvēli nepagodināt laulību, ka viņi tad, teiksim, saprot to, ka savādāk nevarēs, diemžēl. Tāpēc es vēlreiz saku, šķiršanās ir tikai pēdējais salmiņš pēc tam, kad viss ir izmēģināts, nevis sāk ar šķiršanos, un tad viss, jā. Otrais izņēmums, ko mēs redzam, ir 1. korintiešiem 7. nodaļā, kur mēs lasām par to, kad Pāvils saka, ka, ja pieņemsim viens no pāra, kad viņi jau precējušies, kļūst par kristieti, pieņemsim sievu kļūst par kristieti, un vīrs to neatbalsta. Vīrs ir galīgi pret, tu nesakos Jēzum un viss pārējais. Un viņš aizliedz kalpot Jēzum un viss pārējais. Nav obligāti jāšķirās, bet Bībele runā par to, ka, lai saglabātu mieru, var šķirties. Kristietis drīkst šķirties, ja otra pusīte, kas nav kristietis, aizliedz, tu nedrīkst un viss pārējais. Bet, ja tā nav, ja vīrs nav pret vai sieva un otrādāk, ja, kad Bībele saka par to, ka nešķiries. Tāpēc, kad ar to, ka tu paliksi laulībā, tu būsi kā svētība gan saviem bērniem, gan savai laulībai, attiecīgi savam vīram vai sievai. Un trešais iemesls, ko mēs it kā redzam, bet neredzam Bībelē, ir, kad iet runa par dzīvību. Dzīvības un nāves jautājums, teiksim tā. Jo mēs acījā darbā redzam, kad tad, kad tiek izsūtīti spiegi, patreiz nepateikšu uz kurieni, šīta sieviete, manuprāt, viņai bija vārds Rāhava, viņa paslēp šos te spiegus, un viņa melo, lai gan mēs zinām, ka melot ir grēks, viņa melo, lai izglābtu viņu dzīvības. Un tāpatās, attiecīgi, mēs ar šo te redzam par to, kad tad, kad iet runa par cilvēka dzīvību, to arī var ienest savā ziņā laulībā. Kādā ziņā? Jo var būt laulības, kur vīrs, ņemsim vienkārši kā piemēru tādu stereotipisku piemēru, kur pieņemsim vīrs lieto alkoholu vai narkotikas un citas lietas, un viņš ir agresīvs, viņš paceļ roku pret sievu, pret bērniem, un, teiksim, pēc tam, kad viņš ir skaidrs, pie saprāta, viņš saka, ka viņš tā vairs nekad nedrīkst, viņš lūdz piedošanu, ok, un tad atkal tas notiek, un atkal, un attiecīgi tiek konstanti apdraudēta gan sievas, gan bērnu dzīvība, un tiek uzskatīts, ka arī tas ir iemesls priekš šķiršanās, un es godīgi sakot piekrītu. Un tāpatās, kad iet runā par ne fizisku, bet mentālu apspiešanu, jo arī mums ir pazīstams gadījums, kur sieviete ir bijusi gadiem mentāli apspiesta. Viņa ir dzīvojusi laulībā, viņa ir kristiete, viņa bīstas Dievu, viņa nevēlas šķirties, jo viņa zina, ka tas nepagodina Dievu, bet viņa tiek mentāli konstanti apspiesta, un viņa pilnīgi vēlas atņemt pati sev savu dzīvību. Un arī tas, manuprāt, ja sieviete, vienkārši piemērs, ja sieviete, vai arī varbūt arī vīrietis, dzīvo tādā konstanti apspiestā situācijā, radikālā situācijā, manuprāt, arī tas ir ļoti labs iemesls priekš šķiršanās. Bet es vēlreiz saku, pirms tam mēģina atrisināt savādākā veidā, un tikai tad, ja nav augļi, ja nav rezultāti, tikai tad. Tāpēc, kad es negribu, kad cilvēks šķirās, jo mūsdienās ir pamanīts tas, ka cilvēki, manuprāt, ļoti viegliprātīgi skatās uz laulību. Ir redzēt video, ka cilvēki priecājas, ka viņi var šķirties un precēties un šķirties un precēties, un viņiem tas liekas tagad tāds bezmazai svinības un viss pārējais. Viņi atzīmē, ka viņi ir tagad izšķīrušies un viņu dzīves tagad būs tik super un viss pārējais, jo viņiem apnik viens otrs. Un mūsdienās cilvēki
nesaprastam to, cik tas ir svēts Dieva acīs, tik viegliprātīgi par to izturās. Un, godīgi sakot, man arī žēl. Un es ticu, ka tas arī apbēdina Dieva sirdi, tāpēc es nevēlos, ka tas būtu kaut kas tāds, ko cilvēki varbūt pagriezt, man ir, pieņemsim, kad līdzīgi, un tad tagad šķiramies. Nevis, ka cilvēki mēģina tiešām strādāt pie tā, lai pagodinātu Dievu. Jo tas mums ir svarīgākais, ka mēs kā kristieši, ka mēs izdevām savas dzīves tādā veidā, ka mēs pagodinām Dievu visur, kur mēs esam. Mēs bieži vien lūdzam Dievs, kāds ir tavs plāns priekš manas dzīves. Arī laulībā, ja mēs esam, kad mēs varam pagodināt Dievu, arī laulībā. Es kā vīrs un man sieva kā sieva, mēs varam pagodināt Dievu, kad es esmu uzticams tajā, ko Dievs man ir devis. Tātad, šie 3 iemesli. Es ticu un ceru, ka jūs sapratāt. Un vēlreiz par šo tātad, kad saprotot šos 3 pamatus, kas ir šie izņēmumi, mēs tagad saprotam, lasot 32. pantu, bet es jums saku, ik viens, kas no savas sievas šķiras, izņemot netiklības gadījumu, tas viņu spiež laulību pārkāpt. Tātad, pirmais piemērs. Tie, kas šķiras nebībeliskos veidos, grēko. Viens no nebībliskiem veidiem, pieņemsim, man apnika mans vīrs vai sieva. Bet rodas jautājums. Pieņemsim, viņi bija kristieši, viņi izdarīja nepareizi. Mēs visi kā kristieši, mēs pieļaujam kļūdas. Tagad pieņemsim, viņi ir izšķīrušies, un vīrs apprecās ar citu, un sieva apprecās ar citu. Un tagad viņi nāk pie apziņas divu, kad bāc. Tas, ko mēs izdarījām, tas nepagodināja Dievu. Tas nebija pareizi. Tad tagad ir jautājums, vai viņiem vajadzētu šķirties un iet atpakaļ laulībā? Un tu varbūt prasīs, kāpēc tu tā saki? Tāpēc, ka 1. korintiešiem 7. nodaļā 10. un 11. pants saka tā, bet laulātiem es pavēlu, tomēr ne es, bet tas kungs, sievai nešķirties no vīra, un ja tā ir atšķīrusies, tad tai palikt neprecētai, kas ļoti svarīgi, vai izlīgt ar savu vīru un vīram neastumt sievu, attiecīgi viņas iet atpakaļ kopā. Ja viņi grib tomēr, viņi saprot, ka nē, es tomēr gribu būt laulībā, viņi iet atpakaļ kopā. Bet tad vēlreiz, pieņemsim, viņi tagad aiziet katru savā dzīvē, viņi saprot to, ka mēs izdarījām nepareizi, vai mums tagad būtu jāšķirās un iet atpakaļ un jāizjauc tās laulības, kas mums ir tagad? Jo Bībele māca, ka tajās laulībās, kurās viņi ir tagad, viņi ar to grēkoja. Nē, viņiem nav jāizjauc vēlreiz laulību un iet atpakaļ vecajā laulībā, jo tas beigās izveidojas baigais karusels un vispārējais. Viņiem ir jāpagodina Dievs ar to situāciju, kurā viņi ir tagad. Jo daudz kristieši ir pieļaujuši šo te kļūdu, kad viņi apprecās, viņi nepareizos iemeslos izšķirās, nebībeliskos iemeslos, ar to viņi grēko, un viņi apprecās ar citu. Un viņiem tagad viss ir kārtībā. Ja tu esi nācis pie apziņas, ka tu tagad esi šī laulībā, kad viss ir kārtībā, paliec un pagodini Dievu. Atzīst, ka jā, nāc Dievu priekšā, Dievs, es pieļauju kļūdu, piedod man, es grēkoju, es tagad saprotu, un mēs pagodinam Dievu ar to laulību, kurā mēs esam tagad. Un kas attiecās uz 1. korintiešiem 7. nodaļu, kad ir teikts, bet es laulātiem pavēlu, tomēr ne es, bet tas kungs sievai nešķirties no vīra, tad, kas sieva nešķirās no vīra, un ja tā ir atšķīrusies, tad tai palikt neprecētai. Tad mēs redzam to, ka, ja kristietis vēlās šķirties, tad tu paliec viens. Nav tā, ka, pieņemsim, es šķiros un es tagad tieši pie cita. Vai izlīgt ar savu vīru un vīram neastumt sievu, tad kaut kas ir noticis viņa starpā, liels strīds kaut kas un viņš šķirās. Paiet kāds laiks. Viņi saprot, varbūt mēs bijām pārāk ātri savās izvēlēs. Tā arī notiek dzīvēs. Tad ir stāsts par to, kad viņi izlīgst un nāk atpakaļ kopā. Un viss. Tālāk, lasam atpakaļ uz Mateja 5. nodaļu, lasot tālāk, mēs redzam to, ka vai kristietis drīkst precēties? Jo mēs redzam par to, ka Bībele runā, kad, ja pieņemsim sievai nomirst vīrs, viņi drīkst precēties. Un arī Pāvils iedrošina jaunās atraitnes, kādā ziņā, kad ja viņas vēl nav sasnieguši, pieņemsim, viņas ir jaunas meitenes, viņām vīrs ir nomiris, lai viņas precās, lai viņas nepaliek kā atraitnes. Kā atraitnes skaitās no 60 gadiem. Tātad Pāvils mudina precēšanos, bet, ja, teiksim, vīrs vai sieva nav nomiris, bet viņi ir izšķīrušies, pieņemsim uz bībeliskiem pamatiem, vai es drīkst precēties? Un tas ir diezgan loģisks un saprotams jautājums. Tad
Tagad mēs iesim cauri šim 32. pantam no šī te, vai kristietis drīkst precēties. 32. pants. Bet es jums saku, ik viens, kas no savas sievas šķiras izņemot netiklības gadījumu, tad mums ir šis te izņēmums. Tad tas nozīmē to, ka, ja, pieņemsim, vīrs nokrap savu sievu, jo mēs iepriekšējā video runājam par iekāru un vispārējais, ja tu vēlas to aiziet atpakaļ noklausīties arī šo te video pēc tam, pieņemsim vīrs iekāro sievu, citu sievieti darbā un izveido attiecības un vispārējais, un viņa starpā notiek dzimuma akts, pieņemsim. Un sievai ir pilns tiesības šķirties no savu vīru. Viņa vienkārši nevēlās. Tu pārkāp manu uzticību, es tev nekad vairs nevarēšu piedot, šķiramies. Saprotams? Ja sieva, kura nebija vainīga, kas tiešām strādāja pie laulības un vispārējais, bet notika. Viņa bija, teiksim, kā šis te upuris, teiksim tā, upuris. Viņa bija tā, kas tika apkrāpta. Viņa bībeliski drīkst precēties no jauna, un viņa ar to negrēko. Tāpēc, kad viņai bija šis te bībeliskais pamats, uz ko viņa varēja šķirties. Bet šis te krāpnieks, kas bija kristietis, mēs pieņemsim, ka viņš bija kristietis, mēs lasām par to, un mēs saprotam to, ka viņš nedrīkst vairāk precēties. Jo viņš izdarīja kļūdu, jā, Dievs piedod, bet mēs tikai tāpēc, ka mēs lūdzam Dievam piedošanu, tas neizmaina sekas. Jo, pieņemsim, viņa sieva tagad ir precējusies ar kādu citu, un viņš vairs nevar iet atpakaļ kopā ar viņu. Viņš paliek viens. Vai, pieņemsim, ja viņš nav kristietis, vai viņš bija kristietis un viņš atslīdēja, un viņš no jauna piedzīvo Dievu, tad viņš, varbūt teiks, bet varbūt tad viņš jo viņš piedzīvo no jauna Dievu, viņš tagad dzīvo jau Dievam vairākus gadus, jau svēt dzīvi, vispār vienkārši izmainījies pavisam cits cilvēks. Viņš noteikti ir pelnījis sievu, tagad, kad viņš var precēties. Diemžēl, ne. Jo viņš, kā jau es teicu, tas, ko viņš izdarīja, tie, diemžēl, ir tie augļi, kurus viņš novāks, kad mēs lasām par šo te sēšanu un bļaušanu, ko mēs ejam, to mēs pļaujam. Šie ir tie pļaujas augļi, ko viņš novāc savā dzīvē. Un es saprotu, ka varbūt tas cilvēkiem liekas skarbi, bet tāpēc mums ir tik ļoti svarīgi runāt par laulību, un tas ir, manuprāt, kaut kas tāds, ko cilvēki, manuprāt, palaiž garām, ir tas, ka mums ir svarīgi kā kristiešiem runāt par laulību. Bībele runā par to, ka sievas, kas ir pieredzējušas, ka viņa māca jaunās sievas, teiksim, sievas tajā ziņā, ka viņas vēl nav precējušās, vai viņas drīz precēsies, kad cilvēki, kas ir attiecībās ar Dievu, jo mēs izteiksim, jā, bet es, kad biju jauns, es pieļauju daudzus kļūdus un vispārējais, un es vēl nezināju, un es nesapratu un vispārējais, bet tāpēc ir ļoti svarīgi, kad mēs mācam cilvēkus uz Bībeli, uz bībeliskiem pamatiem, kad, hei, kas ir laulība Dieva acīs? Tā ir svēta, tā ir brīnišķīga lieta. Tā ir starp jums diviem tikai vīrs un sieva, un nekas tu neiet starpā. Nekas to neizjauc. Un laicīgi māc, jā, jums būs konflikti, jā, būs grūti, jā, būs problēmas, jā, būs cits lietas, bet jūs pie tā strādāsit. Tāpat kā mēs ejam zāli, mēs sportojam un mēs darām lietas, jā, kad mēs atsakamies no našķiem, mēs atsakamies no bulciņām un šokolādēm, cik man ļoti garšo šokolādi, jā, bet kad es atsakos no šīm te lietām, ja es gribu iet uz zāli un trenēties, lai man būtu veselīgs ķermenis. Tāpatās arī laulībā. Kad Bībele runā par to, ka es kalpoju savai sievai, viņa kalpo man, kad man ir jākrīt un jāceļās un jāmirst par savu sievu, teiksim tā, jā, bet ka manai sievai ir jābūt uzticamai un paklausīgai un vispārējais lietas, kad es lasu, ko Bībele saka man, es runāju ar cilvēkiem, kas ir pieredzējuši, kas ir laulībā gadiem, dekādes, ar mācītājiem, kas ir pieredzējuši 40, 30, Dievs mums ir svētījis ar brīnišķīgu mācītāju, kas ir 40, manuprāt, gadus laulībā, vai pat ganīz 50, ja, kad cilvēki, no kuriem mēs tiešām varam mācīties, kas ir tiešām izgājuši cauri ugunī, un ka viņi var mūs mācīt laulībā. Un jā, arī mums ar sievu sākums bija, teiksim, tāds grubuļains, bet arī tagad mēs esam sapratuši to, ka mums ir jāstrādā pie savas laulības. Mums ir jāstrādā, jo tā ir dāvana no Dieva. Dievs man ir uzticējis viņu, un es esmu uzticēts viņai, teiksim tā, un mēs esam atbildīgi Dievu priekšā par to, kā mēs izdzīvojam savus dzīves. Un tāpēc skaidri un gaiši Jēzus saka,
par to, kas ir sacīts, bet es jums saku, ik viens, kas no savas sievas šķiras, izņemot netiklības gadījumu, tas viņu spiež laulību pārkāpt, un ja kas atšķirtu precē, tas pārkāp laulību. Un šis te viss mums dod šo te saprašanu par to, ka, pieņemsim, es ātri pārtraukšu šo te piemēru, bet es ticu, ka, jo es gribu iedot citu piemēru, es ticu to, ka, pieņemsim, tu sako Dievam, tu tiecies pēc svētas dzīves, tu redzi kaut kādas lietas, kaut kādas kļūdas, ko tu biji pieļaus savā dzīvē pirms tam, kuras tu tagad skaties un domā, kā es kaut ko tādu kādreiz varēju izdarīt. Un tu teiksi, jā, un man nebija kāds, kas to māca, bet iedomājies, cik superīgi, ka mēs varam mācīt viens otru par to, cik svēta ir laulība, cik brīnišķīgi ir laulības dzīve, kad neskrienam emocijās, neskrienam attiecības tikai tāpēc, ka tas cilvēks ir skaists, bet viņam varbūt nav raksturs izaudzēts, ja? Kad viņš varbūt ir vieglprātīgs domās, vārdos un citās lietās, jo pēc tam, kad cilvēks aprecās un viņš padzīvo, kad šīs te rozā brilles pazūd, viņš padzīvo pāris mēnešus, varbūt gadu, 2, un sākās lietas, kas, teiksim, ir tāds bāts, nebūtu es precējies ar šo te cilvēku, ja? Tāpēc ir tas, ka mēs izdaram savas izvēles gudri. Mēs domājam, kur mēs investējam finanses. Mēs domājam par īpašumiem, par biznesu, par bērniem, kurā skolā viņš ies un par citām lietām, jo mēs esam izgājuši caur tām lietām. Mums tāpatās ir vajadzētu skatīties uz laulību. Tā ir svēta, no Dieva dota, brīnišķīga svētība. Tad arī rūpēsimies par to. Rūpēsimies par to. Un es zinu, kad varbūt mēs no vienas puses bija daudz, teiksim, šī te debata un citas lietas sākumā, un par to patiesībā var runāt ļoti, ļoti daudz, bet es tiešām gribu, ka katrs, kas klausās, ka mēs katrs ir situācijā varbūt cilvēks, kas ir, varbūt, viņš vēl nav precējies, vai viņš ir laulībā, bet varbūt ir pazuduši šī te pirmā mīlestība, arī kā Jēzus saka atklāsmes grāmatā Efes draudzei par to, ka viena lieta man ir pret tevi. Un tā ir tā, ka tu esi pazaudējis savu pirmo mīlestību pret mani, ja es saku šeit draudzē. Un arī mēs varam pazaudēt savu pirmo mīlestību, teiksim tā pirmo mīlestību pret savu otru pusīti. Un ir šis teiciens angļu valodā, kad es izskritu no savas, teiksim, es izskritu no mīlestības, tad mēs iekrītam atpakaļ mīlestībā, ja, pretī var teikt. Bet, kad mēs strādājam pie tā, kā es teicu pirms tam, ja, tad ir cilvēki, kas ir vieni, ir cilvēki, kas ir laulībā, bet viņiem ir diezgan grubuļaini šī te laulība, kad ir cilvēki, kas cīnās par savu dzīvību laulībā, ir cilvēki, kas vienkārši vairs nevar sadzīvot, viņi strīdās un cīnās un kaujās un ir vienkārši ļoti, ļoti traki. Tāpēc ir svarīgi, kad mēs saprotam to, ka katra situācija ir unikāla. Un pats svarīgākais ir tas, ka pirmkārt mums Dievs ir devis draudzi. Mēs neesam vieni, mums nevajadzētu būt vieniem šajās situācijās, kurās mēs esam. Un citreiz tā var likties. Bet, kad mēs tiešām meklējam palīdzību, es esmu dzirdējis liecību par vienu laulību, kas viņiem bija grūta laulība. Viņi bija 3 draudzēs, meklēja palīdzību. Viņiem nepalīdzēja, viņiem palika sliktāk, bet viņi zināja, ka viņi grib pagodināt Dievu, jo tur nebija šis te izņēmums, tur bija vienkārši, viņi nevarēja sadzīvot, viņi nevarēja, tā kā 2 akmeņi, kas berzējās, un tagad tev akmeņi ir kurpepiņas, viņiem tu staigā, bet tevi nepatīkam. Viņiem bija tā, bet nebija nekas tāds, lai varētu, teiksim, tā bibliski šķirties. Un tad, kad viņi aizgāja uz 4. draudzi, kur viņi patiesi piedzīvoja to, ka viņi ir uzticēties mācītājam un visai draudzē, teiksim, vispārējais, kad viņi izstrādāja to, kad viņi strādāja pie viņu laulības, bija pāris, kas bija viņu skoloja un mācīja, kuriem bija arī pieredze, kas bija precējušies jau cik tur 30 vai cik gadus, ja, kad viņi investēja šajā te jaunajā pārī, un viņu laulība patreiz ir kā svētība, un šis te cilvēks ir tiešām cilvēks, kas sludina evaņģēliju simtiem, tūkstošiem, ja ne pat miljoniem cilvēku. Tas man liek skatīties uz to, ka vienmēr ir cerība. Tāpēc ir svarīgākais, pats svarīgākais ir tas, ka mēs nākam Dievu priekšā, mēs krītam uz sejas, ka mēs lūdzam Dievs. Mēs bieži vien varbūt lūdzam Dievs izmaina viņa sirdi. Nē, bet mēs sākam Dievs izmaina manu sirdi. Lai es varu būt uzticams, kā es teicu sākumā, tas nav viegli, bet Dievs, ka es varu būt uzticams tajās lietās, ko tu esi devis man. Kā man kā vīram, pieņemsim manā gadījumā, ja, kā man kā vīram ir jādzīvo, jeb kā man kā sievai ir jādzīvo, to būtu teiks. Tāpatās, kad mēs lūdzam, mēs lasam un skatāmies, kad es gribu pagodināt, un ja es redzu, ka man situācija nav neviena no šīm,
tad es nevaru teikt, ka, kā ir varbūt citur dzirdēts, ja, ka Dievs ir, viņš pieņemsim saka cilvēks, Dievs man teica, kad es varu šķirties no savas sievas, jo viņš man ir paredzējis citu sievu. Nu, mēs skaidri un gaiši redzam, ka tā nav patiesība, tie ir meli. Tāpēc, kad Dievs nesaka tev šķiries, ja Dieva vārdā ir teikts nešķiries, kad tās nav Dieva prāts. Tāpēc mums ir svarīgi, kad mēs lasam, mēs zinām, mēs saprotam, mēs necīnamies vieni, mēs runājam ar cilvēkiem, kuriem ir pieredze tajā visā, un es nesaucu sev par ekspertu nekādā gadījumā. Jā, mēs ar sievu esam precējušies jau 5 gadus, paldies Dievam par šiem 5 gadiem. Mēs esam kopā gan arī 10 gadus, ja tā drīkst teikt, tāpēc, ka mums nebija kristies, apprecējāmies, un tad es arī piedzīvoju Jēzu. Bet tāpēc man ir prieks un pagodinājums tas, ka es kā kristietis varu teikt to, ka es apprecējos ar savu sievu. Kad, teiksim, nebija tas, kad bija savādāk un vispārējais, bet paldies Dievam, kad mēs bijām tādā situācijā, kad mēs apprecējāmies, un es piedzīvoju Dievu un atgriezos un arī sievu, kad mēs varam pagodināt Dievu ar to, kad nebija tā, kad mēs kļuvām par kristiešiem, mēs dzīvojam ārlaulībā, ja? Bet kad mums ir šī te unikālā situācija, bet kad mēs runājam ar cilvēkiem, kuri ir eksperti šī visā, ka mēs ejam pie viņiem, nevis klausamies tikai YouTube video, jā, tas var mums palīdzēt, tas mums var iedot varbūt nedaudz savādāk skatījumu uz lietām, bet ka mēs tiešām ejam un strādājam pie tā, lai mūsu laulība plauktu un tiešām būtu patīkam Dievam. Un šķiršanās būtu pēdējais, ka mēs pat varbūt, mēs ar savu sievu, mēs to vārdu pat neņemam, mēs pat to vārdu nelietojam mūsu laulībā. Ka tas ir tik tālu, ka es pat uz to negribu skatīties. Jo mūsu fokus ir nevis šķiršanās, bet kā es varu strādāt, lai būtu labāk. Tā vietā, lai padotos, ko es varu darīt, lai uzlabotu to, kur es esmu patreiz, dievbijīgā veidā. Un tāpēc arī tagad beigās es gribētu lūgt, ka mēs aizlūgsim par tevi, par tavu unikālo situāciju, un lai Dievs pagodinās tajā ziņā, kad mēs zinām, apmēram mums ir pamats mums ir, ko Dievs saka savā vārdā par šķiršanos, par precēšanos no jauna un vispār jau, bet kad Dievs arī runā un lieto cilvēks tavā dzīvē, ko darīt tev tavā specifiskajā situācijā. Lūksim. Paldies tev, mīļais debes Tēte, par šo brīnišķīgo žēlstības dienu, kungs, paldies, ka tu mums esi devis savu vārdu, caur kuru mēs redzam tevs tavu brīnišķīgo un svēto gribu, kungs. Un te tu redzi pilnīgi katru cilvēku, kas klausās tevs. Vai viņš ir viens tevs, bet viņš tiecās, viņš aug priekš svētbīgas un dievbīgas laulības dzīves tevs. Tu redzi, ka varbūt ir cilvēki, kas klausās, kas ir grubuļainās attiecībās tevs, kas berzījās, kur ir problēmas, ir strīdi, ir cīņas, ir citas lietas tevs. Vai tevs varbūt tu redzi, kas ir varbūt cilvēki, kas ir laulībā tēti, kas bīstas tevi. Bet viņi negrib šķirties tevs, bet viņi ir tik trakās situācijās tevs, kad tas pat apdraud viņu dzīvību, kungs. Tāpēc, debes Tēte, lai arī kādā situācijā ir cilvēks, kurš patreiz klausās, kungs, es lūdzu, ka tu pagodinies viņu dzīvēs, tajā situācijā, kurā viņi ir tagad, Tēte. Kā viņi var būt uzticami, dievbīgi un tevs patīkam tev ar to, kur viņi ir tagad, Tēte. Kungs, ka tu viņiem parādi savu vārdu, kungs, ka tu sūti īstos cilvēkus tevs, kas viņus mācīs, kas pie viņiem strādās, kas viņos investēsies, kā tu mūs esi aicinājis kā brāļiem un māsām mācīt, pacelt, iedrošināt, Tēti. Kungs, es tiešām lūdzu, ka tu svētī katru vienu klausītāju tajā situācijā, kurā viņš ir. Un tevs, paldies par visu, ko tu mums esi devis, un par visu, ko tu mums dod. Tu esi brīnišķīgs un svēts visās lietās, visus gods un slavu, debes Tēte, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Paldies, ka klausījies. Es tiešām ceru, ka nebija pa sarežģītu tas sākums un vispārējais, un kad kaut kas jauns un nostiprināja varbūt kaut kādas lietas vai atbildēs kaut kādiem jautājumiem. Un paldies, ka klausījies, un tiešām, lai tev svētīga atlikusī nedēļa. Un tiekamies nākošajā video. Jēzus Kristus vārdā. Atā!